Trešais vingrinājums, kurā tu apgūsi iemaņas, kā tev labāk sevi atpazīt, jo iepriekšējās dzīvēs tu esi bijusi gan sieviete, gan vīrietis. Dažādos laikos, tautībās, sabiedrības slāņos. Iesaku sagatavot acu aizsegu, miega masku vai kaut ko, ko uzklāt uz acīm, lai aptumšotu spilgtu gaismu. Iekārtojies ērti, sēdus vai guļus, lai ķermenis nenovērš tavu uzmanību. Aizver acis un koncentrējies uz elpošanu. Ievelc dziļi elpu, uz mirkli aizturi un lēnām izelpo. Ieelpo vēsu gaisu un izelpo siltu. Vēlreiz ievelc dziļu elpu, uz mirkli aizturi un lēnām izelpo. Ieelpo mieru, līdzsvaru un izelpo nemieru, satraukumu, problēmas, nogurumu. Vēlreiz dziļi ievelc elpu, uz mirkli aizturi un lēnām izelpo. Turpini elpot sev ērtā ritmā. Atceries kādu patīkamu dzīves situāciju, kad tu jūties labi un priecīgi. Tas var būt jebkurš dzīves brīdis, kas pirmais parādās, būs arī īstais un pareizais. Pirmais skats uz sevi ir skats atrodoties ķermenī. Tu redzi to, kas tev ir priekšā un sānos. Otrais ir skats ārpus ķermeņa, no malas, kad tu skaties uz sevi kā uz aktieri. Trešais variants ir viegla pārvietošanās gan ķermenī, gan ārpus tā. Tagad, esot savā priecīgajā dzīves situācijā, pievērs uzmanību, kur tu šobrīd atrodies. Vai tu sajūti sevi ķermenī un skaties ar savām ķermeniskajām acīm? Vai tu atrodies ārpus ķermeņa un skaties uz sevi no malas? Ja tu atrodies ķermenī, pamēģini izkāpt no tā un pavērot sevi no malas. Un otrādi, ja tu skaties uz sevi no malas, tad ienirsti savā ķermenī, un kad esi iekšā ķermenī, sajūti, cik ērti tev ir ķermenī. Vai tev ir ērts apģērbs? Kas tev ir kājās? Vai tev ir apavi vai basas kājas, vai varbūt zeķītes? Vai tev ir silti vai augsti? Pievērs uzmanību, par ko tu domā. Kādas domas ir tavā prātā? Kādas emocijas tu jūti? Cik stipri tu izjūti šīs emocijas? Kādas tev ir vēlēšanās? Kāds ir garstāvoklis? Cik gadi tev ir?
Vari pavaicāt pati sev, cik man ir gadi. Tagad izej no ķermeņa un sajūti sevi tagad, kad esi ārpus ķermeņa. Paskaties, kā tu izskaties no malas. Kādas tev ir kājas, augums, rokas, pleci, galva? Kādā krāsā ir mati? Cik tie ir gari? Taisni vai sprogaini? Kā tie ir sakārtoti? Paskaties uz savu seju. Kādas ir tavas lūpas, kāds ir deguns, deguna forma, acu forma? Ieskaties sev acīs. Varbūt tev ir kādas īpašas pazīmes, dzimumzīmītes vai rētas. Atrod vairākas atšķirības, kad tu esi ķermenī un ārpus tām. Paspēlējies palēkā, salīdzini sajūtas un emocijas ķermenī un ārpus ķermeņa. Cik spēcīgi tu izjūti emocijas, vai tu sajūti atšķirību? Kāda ir laimes, prieka sajūta un citas fiziskas sajūtas ķermenī, un kā ir ārpus tā? Pameklē vēl kādas atšķirības. Šis treniņš ir svarīgs ne tikai, lai skatītos iepriekšējās dzīves, tas ir svarīgs arī strādājot šīs dzīves ietvaros dažādu nepatīkamu dzīves momentu, traumējošu situāciju gadījumā, lai nevajadzētu vēlreiz pārdzīvot sajūtas un emocijas atrodoties ķermenī. Tad šīs situācijas vēro no malas. Otrs svarīgs aspekts, skatoties iepriekšējās dzīves, mēs aplūkojam arī miršanas brīdi, lai nonāktu dvēseļu pasaulē. Ja nāve ir bijusi grūta, traģiska, vardarbīga, tad to var kontrolēti skatīties no malas kā kino, bez liekām emocijām un sajūtām, ja tās tevi biedē. Tagad ievelc dziļi elpu un izelpā lēnām atver acis. Padalies, kā tev izdevās.